Tu esi pirmās dienas kvalifikācijas līderis vispār, visā sarakstā, cik es redzēju. Vai tev tas bija pārsteigums, vai tas bija gaidīts? Es teiktu, ka īsa seļas maiņa vēl nav noslēgusies, vēl būs daži cilvēki, kas šodien to īsu arī izspēlēs, bet, manuprāt, tam nav nekāds nozīmes, tāpēc, ka tas atrāviens ir ļoti mazs, un es domāju, ka tas atrāviens, kas varētu veidosies tieši tagad uz garās seļas. Jo, ja viss notiks tā, kā mēs plānojam, tad te varētu būt bišķi augstāki rezultāti, un tad te arī būs iespēja arī apsteigt esošo līderi. Bet tomēr kaut kāds prieks ir par to, ka pirmā vieta tavējā pagaidām. Man prieks ir par to, ka man ir plāns A, un plāns B pagaidām nav, bet es vismaz zinu, ko es varētu darīt svētdienas finālos, ja es tur tikšu, plānoju tikt, protams. Mēs sagaidām, ka no visi cilvēki būs iesaistīti, aicinu spēlētājus uz spēlēm. Mēs slēdzam iekšā LMS filmu un lūdzu iesaistīšanās 10 minūtes.
lieliska spēle, kā pirmā spēle šodien uz jaunās eļļas. Un kas notika 9. freimā? Teiksim tā, 9. vienkārši tā, man vajag tagad atcerēties. Principā kā, es jau pirms tam biju noķēries tādu, ka celiņa izmaiņa, ka eļļa mainās, apstākļi mainās un gribēs būt bišķi tā drošāka. Un tā es paraudu to metienu vairāk pa kreisi ar visu līniju un tur vēl ir par agru, teiksim tā. Tā bumba vienkārši, noturējis par ilgu un nepaspēja pagriezties, kā vajag. Bet, nekas. Es ar bišķiņu, teiksim tā. Sākumam ir labi sevi noturēt, bišķiņ varbūt sev nervus pakutrināt pirmajā spēlē, bet pats galvenais jau 7 spēles. Un 7 spēles tagad ir jānotur, un tas jau pats galvenais. Jā, tas vēl 7 iespējas dabūt 3. Tieši tā, vēl 7 iespējas, bet ar katru nākamo noteikti būs grūtāk, jo šis ir tas taņš, kuru mēs sākam, kuru mēs paši arī sagatavojam sev pašiem. Un tagad redzēsim, iesim tālāk nākamo celiņu un cerams, ka tur arī būs viss sagatavots tikpat veiksmīgi un labi, kā šeit. Paldies!